Un hei, te neviens cits kā Kristaps TV, ja kā tā mērķis, kā jūs man visi dēvē. Tātad šodien esmu atpakaļ video materiālā, jūs jau visi vēlēties to, lai esmu atpakaļ un kaut ko pastāst. Jā, es šobrīd esmu Rīgā, atpūšos un visi čiliņam. Bet sāks par tēmu, par ko es vēlējos runāt jau laika atpakaļ. Un ir pamanījis to, ka latviešu iedzīvotāji saka, darba nav. Kur tad ir tas darbs? Es biju veikalā, gan iepirkos, gan visu, ko vajag. Nu, kā jau normā cilvēku dzīvi, iepērkas. Un ko es pamanīju? Kad viss saka, darba nav. Kā var būt darbs? Izstāstiet man lūdzu. Es iegāju šī te Akropola, jeb Alta tirdzniecības centrā no rīta puses. Nu, man bija viss tāds cits darīšanas, es iegāju un paskatījos, kāpēc cilvēki nav darbs. Pirmais, ko es redzu, veikali jau strādāt vairāk nevajag, tā izskatās. Mūsdies ir tehnoloģija, sāk veidot to, kādai cilvēki vispār nomirst bez darba, bez nekā. Kāda ziņā to pateikt? Tātad ir tā, kad es iegāju veikalā, ko es pamanīju, ne jau cilvēks vairs mazgā grīdu, nu, tā kā apkopēdi darbu, kas arī pelnīja labu naudu, visu pārējo. Tagad tur ir robots, ne jau tādi mazi, kas ir e-roboti, kas maziņie mājas, bet lielie, kas ir giganti. Un viņi visu paši tīri. Cilvēki aizstāja. Ir vēl ir citi darbi, protams, kurus var stāstīt. Tagad sāk to, ka roboti izmanto mūsu rokspējas, darbspēku. Visu darba roboti. Un ko tad mēs varam pastrādāt? Kā mēs varam kaut ko nopelnīt? Kā mēs kaut ko varam izdarīt? Ja kaut kā fucking roboti parādās. Man liekas laikos, ka no 96. 2000. gadi nebija roboti. Visi gāja katupeļu tālākā. Man liekas, ka uz katupeļu tālākā arī robots viss sāk strādāt. Es pilnīgi vairs neko nesaprotu, kas šeit pasaulē notiek. Vienkārši vāks, vēlreiz vāks un vēlreiz vāks. Bet tas ir mazākais. Arī plus skatoties, būdams Rīgā jau 3. nedēļu, 2. 3. Es pirms varu lasīju jūsu komentāru, es pat varu ieslēgt un pārlasīt, bet ir tā lieta, kad man prasīja padzīvot ilgāk Rīgā, tu saprast, kā rīdzinieki dzīvo vispārējais. Un es nemaldos, tas bija nesen var tiek komentēts videoklipā par to, kad kāpēc man ir tādas domas par Rīgu. Lai tu saprastu, raksta viens cilvēks DMT 42069, lai tu saprastu, kā Rīgā strādāt, tev šeit ir jāpadzīvo mazliet ilgāk par nedēļu bookingā. Es ir kādreiz 3. nedēļa Rīgā. Tur būs 3. nedēļa. Un es joprojām nevaru saprast, kā veikalā robots, cilvēks uzras, ka naudas nav, brauc ar Poršiem, Jaguāriem, krūtā mašīnā. Ok, nepāmet katram kabatas, kuram kabata, bet braukā. Un uzras, ka naudas nav. To pie vēlams, kur te jūs to naudu apžog, to pulkseņu veikalu, vai seivu, huizi, ko jūs tur apžog, ka tādu mašīnu spēr. Es vienkārši šokā esmu. Es varbūt atpakaļ savu māju uz Ventspili, tur tā mašīna nav Porsche, kad tu nevar redzēt, vai kaut Jaguāri, Lambo vai kaut tam līdz. Nē, tur viss normāli cilvēki dzīvo. Atbrauc Rīga, viss biezi, krutie tēlu. What the fuck? Es vienkārši to tēmā nesaprotu. Es nevaru saprast to domu, kāpēc cilvēks sūdzas par to. Es pats fiziski strādāju non-stopā, mēs saprast to domas, visu pārējo, bet kā lai cilvēki Latvijā dzīvot? Ja ir roboti, tad kaut kādi cilvēki, es nezinu, ātrskriedzi, ko ir paņemši mašīnas, tēlo lielos cilvēki, pašam pat mājas. Es jums pateiktu, tie cilvēki, kas tur sēž, jā, kas tur dzīvo un vērtu sudama, visticamāk, ka
pārtiek no roltonpaka. Tas ir tuvāks skan, ka pārtiek no roltonpaka. Jā, tā visam izskatās. Jo nav tā, ka izskat no mašina uzvalka vai ko, bet parastas dreivers. Var redzēt, ka pēc kredīts, vai arī pārdēļ savus smiers un pēc mašīnu. Bet jā, vienkārši kā? Es skatos arī uz cilvēkiem, uz ielas, ievēru, ļoti daudz ievēru to, kad cilvēki jau vairs nav tā izpalīdzīgi vai ko. Bet kādam, piemēram, kāds pietrūks 1 centi, neviens jau nepalīdz ar to 1 centi, visiem pohuj. Es tādu daudz, ko ievērs, ne tikai Rīgā, arī citās pilsētās tas pats ir. Visi ir iegājuši sevi un domā, nezinu par ko. Un tajā brīdī, ka jums vajag palīdzību, tad ir pilns sociāls tīkls, TikToks, Instagram, Facebook, Twitters, visu, kur var būt iekšā. Pat VK, pat Krievsaitus, vajag palīdzību man naudu vispār, man kaut kas noticies, man vajag vispār, diedelēt vispār. To jums spēks ir, fucking, pastrāt nevar. Nākamais solis, ko es gribēju teikt, ir par to, ka tie paši saucamie bezpajumtnieki vai cilvēkam bija grūta dzīve. Es jau pamanījis arī, ka to pašu Alfa tirdzniecību centrā, ka tur viena tāda sieviete staigā, ka es, protams, tas pīpē, es saku, es nedos, es jāiet strādāt, meklēt darbu, es nevēlos strādāt. Iepie nākamo cilvēku prasa naudu nedod, tad viņš saka piņāt, man neviens nepalīdz, nepat maijas kukuļīt vispāriem. Tā bļāviens, tas attiec strādāt, tas ir viens. Otrs, kāpēc te cilvēki uz ielas dzīvo? Nevar tā, ka nopirkt alkoholu, tad nopirks alkoholu un es tagad dzīvošu. Nē. Ir tāds dzīves posms, kad ir cilvēkam, ka nekā nav. Viņš ir palicis tukšs, dabūs pārot visu, kas viņam pieder, lai kaut ko tiktu vaļā. Tie paši ātie kredīti, kam ir arī tie paši parādi, pat cilvēku parāds, pat personu. Pat tie nevarētu atdot un sāk to pārdot, sāk iekštelpas pārdot, kas ir pie lētskavas veļmašīnu vispāriem, pēc tam ir tālāk, pēc tam īpašam pāris zemes gabalu pārdot, vai atdot tikai parādu. Bet, kāpēc nevarētu tai paša labā, tāda labi viņam ir slikts stāvoklis, prasa labi tos centus, bet tai paša zikaņi dzer nost, bija arī laika atpakaļ, pusotru nedēļu, 2 nedēļu atpakaļ. Arī es redzēju, cik gadu, 25, 37 gadu cilvēks, var redzēt, ka jaunietis, viepam izsinām nekta bunš. Man jau nebija tā, pasmējos. Nē, es atteicu darbu busvaļā, malo bija sakrāmēts pa dienu visu, kā tie busi bija tā frigā pūdas, bija kaut kāda €70, bet tas arī kaut kas atdēja to maisiņam, nevāc. Pa mušu sevi šreiz aizgāja, es skatījos, es viņu pavēru arī tie brīdī, kad strādāju. Pēc kaut kādu pusstundu nāk, viņš jau nebija nekāds alkohols, neko viņš nopirka maisa kukulis, es, ka bija des. Respekt cilvēks, kas saprat, alkohols nav nozīme, bet nopirka paika. Es varēju, man nebija vienkārši tajā brīdī ne sīk nav, nekā man bija skonta nav, es nevaru iet ārpus objektu un vienkārši ņemt, es tiesāju noņemt, es nevarēju ļoti atvainojos, bet es tajā pašā brīdī darīju to, ko es varēju iedot uz sitienu, lai cilvēki būtu labāk. Tā mums arī jādzīvo kā latviešiem, ka tiem latvieši jādzīvo tā, lai viss viens otram dot, nevis skatīties, nē, es tomēr nedos, es negribu dot, man nevajag. Es labāk sev patu to vienu sūku punģiņu vai arī algu punģiņu. Nafīgi viņam. Atdodot ar labāk viņam. Vai tas pats, kā es pat Ventspilī dzīvoju, es pat pudels šatās nodevu ļoti rēt, ka viņam bišķi pa daudz. Es tā, ka es tīro māju kadušas, es nodevu, man sevi baltarī. Ļoti atceros, ka lamājos, bet ir tāda brīdi, kad es arī citais sakrājus. Es pat zinu, ka pie man, ko es dzīvoju Ventspilī, tu pat nāk tie pudelvācēji par konteineriem. Es pat zinu aptuveni, cik viņi varētu būt. Es pat maisiņu iznesu ar pilns ar visiem pudelēm savācu. Jo man negribas iet uz to veikalu nodot un čakarēties kaut kādām kvītī vispārējo. Uzreiz atdod viņiem, man ņem. Viņiem arī vajag. Ne jau, labi, man boši vajag tas vairāk, bet man tas neinteresē. Labāk iedot cilvēkam, kam nekā nav. Palīdzēt viens otram. Dots deviem atdodas. Un spēks ir visiem. Tā kā tas ir viens, un tas arī cilvēki arī gribēja parīt arī to pašu, kas iepriekš video un vēl iepriekš video stāstīja par cilvēku palīdzību.
Neiet uz cilvēku, ejiet, tā kā jūs pa ielu, ko, neiet garām cilvēku, kam ir grūti, piemēram, tiem pašam kruķiem, vai kaut var aizsiliet, ātri palīdzēt, omītei, vai arī tie, kas ratinkās, vajag arī palīdzēt. Jūs jau daudz ko nesaprot, jūs tikai domā to, ka tagad, es tagad nedarīšu neko, es tagad būšu tas, un es būšu tā krutāks. Tajā brīdī pēc 10, 15, 20 gadiem jums tas notiksies, jums pēc cilvēku garām, tad jūs tā, beļāmies. Kāpēc es nepalīdzēju? Tad es to visu saprotu. Labi, man nebija tā brīdi, kad es pirms tam biju ratinkās, pirms tam es arī palīdzēju cilvēkam, tie paši ratinkrēsliniekiem, kas bija, neteiks tā, bet, kam ir savu dzīvi traucējumu, palīdzēju. Pēc tam es pats nokļūstu, pats zinu, kā tā situācija ir, cik tas ir smagi, ir īpaši, ka to dzīvokļus, kur nav lifta nekā, ka tu paši netiek augšu, iesagādāšu pārtiku, iesagatavo, jākārto māju. Es visu tam izgaisu cauri, bet tie cilvēki, kas to nav sapratuši, viņi nezin, kā tas sajūtas ir, ka tev, pēc tā, ka tev viss, tev vairs nekas dzīvē nav. Tāpēc tas ir viens, pa ko es gribēju arī stāt palīdzam cilvēkiem viens otram. Nevis skatāties uz malas un domā, bļāviens, pofi pa viņu, es ies tālāk, man ir steidzami darīšana. Jūs tam dzīvu nepazaudz uz 5 minūtes. Jūs labi pazaudz uz 5 minūtes kaut kur savā darīšanā. Tie 5 minūtes, ko jūs iedat citam cilvēkam, pēc 10, 20 vai pēc dienas, jums tas 10 minūtes pārvērtīsies 10 reizes labāk. Jūs jau neviens to nezināt. Tas ir viss atkarīgs no jums, kā jūs paši to darāt. Bet arī to ir tas stāsts, par ko es arī visu vēju pateikt. Turpmāk videoklipi nāks vairāk to, kas man būs saistības par reālo dzīvi. Es runāšu, ko es ievēro. Man Rīgā, Ventspils, Cēzes, Daugavpils, jebkuru pils, ko es būšu, es pavērušu cilvēks, pačakos un arī sapratis, kā jums labāk palīdzēt un kā vienreiz jums varēs viss iestāstīt. Tā kā cilvēki mīļā, patīkam jūs nospēs laicīgi, mēs tiksimies uz nākušajā videoklipam, jo es centīšos dot jums to lielāko iespēju, pamācību, arī to pašu YouTube videoklipu būs, bet jums jāpagaid, jo man nav laiks pat pie kompa samontēt. Šodien brīvdienu, tāpēc es filmēju, bet vēl šodien es vēl paralēli vēl filmēšu videoklipu, protams. Bet, laiks ir, cik laiks ir. Tas ir laikam viss, ko es mēs stāstīt. Bet ko es vienkārši pamanīju to, ka cilvēki darbs vairs nedod, tikai roboti strādā, un mēs esam pazuduši no šīs dzīves. Tā kā cilvēks nospriežam laiciņu, jāsaka komentārs savus domas, savus pieredzes, ko es redzētu gan uz ielas, gan veikalos, gan vispārējo, un es palasīšu jūs komentārus atsaucīgos, un, protams, pasakošu jums visiem līdzi. Bet, lai, protams, neaizmirstiet piesakot Fanface kanālam, neaizmirst piesakot uzkapājiem, neaizmirst piesakot Oģi čanām, un, protams, no kapā. Visiem šajām kanāliem piesakojot, gan Twitterī, gan YouTube, TikToks, Instagrams, jūs visu var atrast šāds tīklos, jo links es apakšā nelikšu. Šoreiz ļoti atrast, bet es nelikšu apakšā links, jo pārāk daudz mums jāliek, tā kā ejiet visu piesakojot, atrodat un sekam, un spiežam visam laiku, un pozitīvi cilvēki ejam uz priekšu, un atbalstam katru mūsu gan influencer, uz cilvēku, uz ielu atbalstam, cik vien mēs varam. Tā kā mēs tiksimies nākamajai reizei, un te bija neviens cits kā KT mērķšops, un, protams, ne par to iet stāsts, bet ko es gribēju teikt vēl. Jūs esat pozitīvi, un cilvēki uz ielas arī paliks pozitīvi, tā kā mēs tiksimies nākamajā videoklipā. Un piedodiet, ka es jums pazaudēju 14 minūtes no jūsu dzīves. Tā kā prieks ar jums bija sazināties un parunāt ar savu domām un savu stāstu. Tiksimies nākamajā reizē un visu labu!